Mēs beidzot esam tikuši līdz low carb uzturas sadaļai. Mēs tā kā beidzot runāsim par uzturu. Šobrīd tev vajadzētu būt skaidri nodefinētai savai personīgajai elai, tev vajadzētu būt nodefinētam savam ideālam, tev vajadzētu būt novilktai skaidrai sākuma līnijai, iespraustam puļķim, te es esmu, tāda ir man esošā situācija, labi vai slikti, tam nav nozīmes, bet ir iesprausts kārtīgi puļķis zemē, saprast, te es atrodos, es zinu, no kā es gribu virzīties projām, un es zinu, kurā virzienā es tā kā gribu doties, un tagad beidzot ir pienācis laiks ķerties klāt low carb uzturam, tad sākt runāt par pašu uzturu, jeb par pirmo soli, mums tā kā uztura izmaiņās pirmo soli. Pārslēgsimies ātri uz ekrāna. Tātad, low carb uzturs, jeb zemes ogļhidrātu uzturs ir uzturs, kurā tiek samazināti, nevis izslēgti ogļhidrāti. Tur bišķiņ dīvaini uzrakstīts, bet ļoti korekti. Tātad, low carb uzturs ir tieši tas pats, kas zemes ogļhidrātu uzturs. Low carb uzturs vienkārši ir angliskais termins, un tā parasti arī to latviešu sarunu valodā saku, bet, ja jūs dzirdat, man sakam zem ogļhidrātu uzturs vai low carb uzturs, tas ir viens un tas pats. Un paturiet prātā, low carb uzturs nozīmē samazināt ogļhidrātus, nevis tos pilnībā izslēgt. Tā ir ļoti svarīga atšķirība. Tev faktiski low carb uzturu vajadzētu, tev uz low carb uzturu vajadzētu pat lēnām sākt skatīties kā uz normālu uzturu. Jo, zin kā, ja mēs iedodam šim uzturam nosaukumu low carb uzturu, tas liekas kaut kas ārpus normas. Bet faktiski mums uz low carb uzturu, uz zem ogļhidrātu uzturu vajadzētu sākt skatīties kā normālu uzturu. Jo pirms tam, tas tavs uzturs šobrīd, ne pirms tam, bet šobrīd tas uzturs, ko tu ēd līdz šim, tas ir drīzāk saucams par high carb uzturu, jeb par augstu ogļhidrātu uzturu. Un kāpēc mums vajadzētu saukt šo esošo uzturu par high carb uzturu un šo uzturu, ko mēs mācīsimies par low carb uzturu? Tāpēc, tieši tāpēc, ka tu ēdi uzturu, kas nav paredzēts tavam ķermenim, tev izveidojās šīs problēmas. Liekais svars, paaugstināts asinsspiediens, otrā tipa diabēts, vienalga, ar kurām problēmām tu esi ieradies. Ja mēs tieši runājam par vielmaiņas problēmām, viņas radās tieši tāpēc, ka tu ēdi savam ķermenim nepiemērot uzturu. Nevis tāpēc, ka tu ēdi par daudz, bet tāpēc, ka tieši tu ēdi savam ķermenim nepiemērot uzturu pārāk ilgi, pārāk daudz. Un tas uzturs, ko tu ēdi līdz šim, ir drīzāk saucams par high carb uzturu, jeb augstu ogļhidrātu uzturu, un tieši tāpēc tev radās šīs problēmas. Ja tu visu mūžu būtu ēdis vai ēdus low carb uzturu, tev nebūtu tās problēmas, kuras tev ir šobrīd. Un tāpēc, es saprotu, ka tu esi šeit pašā sākuma stadijā, un varbūt tev ir ļoti grūti iedomāties to, ka tagad tu visu mūžu nomainīsi savu uzturu uz low carb uzturu. Un par to nav jādomā. Vienkārši dotajā brīdī es gribu vienkārši iesēt šo sēklu, šo ideju par to, ka low carb uzturs ir normāls. Šim uzturam vajadzētu kļūt par jauno normu. Un tas, ko tu ēdi pirms tam, tā nav norma. Tas ir tas uzturs, kas tev noved pie tām problēmām. Tāpēc viņš noved, tāpēc, ka tas nav uzturs, kas tev ir paredzēts tavam ķermenim. Un ir normāli, ja tu pretojies šai idejai sākumā, bet, tieši tāpēc, kā es teicu, ka tu ēdi, tieši tāpēc, ka tu ēdi līdz šim tā, kā tu ēdi, tu esi šeit, lai iemācītos ēst no jauna. Šobrīd es gribu vienkārši vēlreiz atgādināt, dotajā brīdī tev vēl nevajadzētu veikt nekādas izmaiņas savā esošajā uzturā. Ja tu skaties šo video ēdot šokolādīti un dzerot vinčiku, pilnīgi viss kārtībā, joprojām tu vari turpināt tā darīt. Vismaz pagaidām, kamēr nav dot tāda starta līnija, kamēr mēs vēl esam tajā plānošanas fāzē. Zin kā, varbūt vajag izdzert to saldo vīnu un apēst to šokolādes plauktiņu, izēst tukšu. Tad šobrīd mēs plānojam, šī nedēļa paredzēta tikai un vienīgi plānošanai. Un tas nenozīmē, ka tu vari izlaist plānošanas sadaļu. Zini kā, citreiz kādam pasaka, ka būs jāplāš, vienkārši domā, saka, kas man ir jādara, un es darīšu, lekšu galvu pa priekšu iekšā un skatīšos, kas tur notiks. Uzšūšu to izpletni, krītot lejā. Zini kā, es tev absolūti rekomendēju to nedarīt. Jo, ja tu dotos garā ceļojumā, kas aizņems vismaz dažas nedēļas, iedomājies, tu tagad brauktu, tagad ir Covid, varbūt grūti iedomāties, kāds, kurš skatās šo pēc Covid pandēmijas, tāpatās noteikti atcerēsies, bet dotajā brīdī ir Covid situācija, varbūt ir grūti iedomāties, kad ārā, zin kā, būs devies pasaulē. Bet, ja tu dotos garā ceļojumā, tu taču sēdēt un sagatavotos, tu izplānot, kas tev ir vajadzīgs, visu dokumentu, kas ir jāpaņem līdzi, izplānot savu maršrutu aptuveni.
ne jau tur precīzi, visi ne jau pa stundām salikt savu grafiku, bet tu izplānot taču savu grafiku, vai ne? Tu izplānot, ko tu plāno darīt, cikos tur lidostā jābūt, cikos viss šīs lietas. Tieši tāpat arī šeit ir svarīgi izplānot to sākumu. Un tur tā problēma rodas tajā neplānošanā. Nē, es tā kā viens no tiem cilvēkiem, kas steidzas sākt pēc iespējas veselīgāku uzturu, lai ātrāk viss notiktu, un tagad ātrāk rezultātu un ātrāk varētu visu šito beigt, jo kurš taču gribēs veselīgi visu atlikušo mūžu. Nē, es viens no šiem cilvēkiem, kurš steidzās sasniegt rezultātu, lai pēc iespējas ātrāk varētu beigt to visu darīt. Tur jau tā problēma ir, tāpēc, ka tu sasteidz, tu neiemācies tos pamatus, tu nesaplāno, līdz ar to tas process ir nebaudāms, un līdz ar to tā problēma ir nevis tajā, ka tas uzturs nebija pielāgojams tavai ikdienai, vai tur nebija garšīgas lietas, vai vienkārši bija kaut kādi citi izaicinājumi. Tā problēma bija tajā, ka tu neesi saplānojis. Tā kā neesi tas, kurš skrien ātrāk pēc rezultāta, tikai lai pēc pāris dienām visam atmest ar roku, jo viss ir pārāk grūti. Un, protams, ka viss būs pārāk grūti, jo tu neesi sagatavojies. Padomā, cik gadus tu jau dzīvo ar esošām veselības problēmām, vai tiešām vienu nedēļu šur vai tur, lai nodrošinātu daudz labākas izredzes, ka tev izdosies, vai tai nedēļai ir šausmīgi liela loma. Un tad pats sākums. Pāris lietas, kas man ir jāpasaka. Numur 1, low-carb uzturs, tas, ko mēs šajā nedēļā apgūsim, un tas, ko tu nākamajā nedēļā sāksi ievērot, low-carb uzturs nav ketogēns uzturs. Abi šie uzturi dodas vienā virzienā, ugļhidrātu samazināšanā, bet, ja mēs tā salīdzinām, ja low-carb uzturs tavai vielmaiņai ir pliks svara stiens, ja tu aiziet uz sporta zāli, tu tur neesi nekad bijis, ja low-carb uzturs būtu plika svara stieņa cilāšana, tad ketogēns uzturs ir svara stienas ar 40 kg katrā pusē. Ja tu esi svara cilātājs, tev tas varbūt liekas nekas, bet tādai saprašanai labākai. Low-carb uzturs uzliek vielmaiņai nevis bišķiņu, bet lielāku slodzi, bet ne tādu slodzi, kas nav viņai paredzēta. Kad mēs tiksim līdz ketogēniem uzturam, mēs par to runāsim. Ketogēns uzturs ir pilnīgi dabīga lieta tavam ķermenim. Bet par cik tavs ķermenis sen nav izmantojis šos vielmaiņas procesus, tāpēc mēs arī esam šeit, tāpēc tev ir šīs problēmas, bet par cik ķermenis tos procesus nav izmantojis, viņi ir, mēs varētu teikt, ierūsējuši, un tāpēc ir svarīgi neielikt pat taisno tur iekšā. Tur tiem cilvēkiem rodas vislielākās problēmas. Un ketogēns low-carb uzturs ir vieglāka forma, un tā kā ketogēnam uzturam mēs neaizējam tik tālu līdz tik lielai ugļhidrātu samazināšanai. Un arī ketogēns uzturs nav pilnīgi ugļhidrātu izslēgšana, bet par to mēs runāsim keto sadaļā. Tātad gan low-carb uzturs, gan ketogēns uzturs palīdz tavai vielmaiņai atgūties, bet low-carb uzturs ir tas tavs pirmais solis atpakaļ uz labāku veselību, jo tu esi, ir jāsaprot to, ka tu līdz šim, dzīvojot uz to high-carb uzturu, uz to augstu ugļhidrātu uzturu, esi darījis sev pāri. Tā kā tu darīji pāri savai vielmaiņai, jo viņa ir satraumēta, un ir svarīgs šis pārējais posms, ir svarīgi ieslīdēt lēnām atpakaļ iekšā tajā zemākā ugļhidrātu uzturā, lai ķermeņa vielmaiņa var paspēt tam visam adaptēties un nesasteigt to procesu, jo ritīgi svarīgi ir tas pārējais posms, un low-carb uzturs ir tas, kas nodrošinās tieši to pārējais posmu pēc iespējas mazāk sāpīgi. Ne tikai sāpes nevienā brīdī nebūs, es tā domāju, tā metaforiskāk runājot. Low-carb uzturs ir tas, kas nodrošinās to pārēju daudz vieglāku, gan tādā fizioloģiskā ziņā, gan ķermeņa adaptācijas ziņā, gan praktiskā ziņā, gan arī morālā ziņā, jo tas ir diezgan liels trieciens, ka tev jāsāk ņemt ārā kartupeļu un maizi ārā no uztura. Tā kā tas low-carb uzturs ir ļoti svarīgs. Piemēram, arī labākam skatam, ja tev būtu atrofējušies muskuļi, un tu sāktu iet pie fizioterapeita, īpaši sākumā tev sagaidīt diezgan nepatīkamas sajūtas. Tur sāpes, stīvums, diskomforts un kaut kādas citas nepatīkamas sajūtas. Nemaz nerunāja par to, kas notika, ja tev rokās iemest 30 kg hanteli, ko ir grūtībām cilā kačuki. Un tas ir tāds piemērs mūsu vielmaiņai, kāpēc mēs sākam ar to low-carb uzturu un kāpēc var rasties arī pie low-carb uztura kaut kāda viegla diskomforta, nepatīkamas sajūtas, tāpēc, ka mēs kustinām procesus, kas sen nav notikuši, un ir svarīgi neiemest pārāk liels svarus savu rokā, un tie lielais svarus šajā gadījumā būtu ketogēns uzturs, kur nu vēl gavēšana. Un es parādīšu, kā tikt galā ar visiem tiem izaicinājumiem, bet es vienkārši gribu atgādināt, lūdzu, nesasteidz šo procesu. Es to saku no pieredzes, no pirmās uzturšķēpa nometnes versijas, kur daudz vienmēr sasteidz to procesu, viņiem vienmēr iet grūti, viņi vienmēr dabū atgriezties sākuma punktā. Tāpēc, ka liekas, ka var apmānīt pats savu organismu, bet tu jau nevar sevi apmānīt.
Un it kā tiks ātrāk pie rezultātu. Un šobrīd pieņem to. Tā vielmaiņa gluži nav atrofējusies. Tas nebūtu precīzi teikt, bet šobrīd tā vielmaiņa nav tik spēcīga, cik viņai vajadzētu būt. Tāpēc tik daudz no jums sajūt diskomfortu, ēdot gaļu vai ēdot kaut ko nedaudz traknāku. Tā nav norma, ka tu jūties smagi pēc gaļas ēšanas, vai ka tev ir slikta duša pēc traknu lietu ēšanas. Tā nevajadzētu būt. Tā ir skaidra pazīme, ka tev ir vāja vielmaiņa, jo mūsu ķermenim, mūsu vielmaiņa, mūsu organisms ir būvēts, lai mēs varētu no šiem produktiem pēc iespējas vairāk paņemt. Tā ir mūsu tā kā primārā pārtika, jo par to mēs vēlāk runāsim par uzturvielu, tā kā nepieciešamību, un kuras ir svarīgās uzturvielas un kuras nav. Un tas nav normāli. Tā tam nevajadzētu būt. Ja tu apēdi gaļu vai traknāks produkts un tev parādās smaga sajūta vai tur slikta duša, tā problēma nav tajā, ko tu apēdi. Tā problēma ir tavā vielmaiņā. Protams, pie noteikuma, ka tu ēd normālu gaļu, tur nevis kaut kādas citas vēl lietas klāts, kā gaļu, maizes un visādas citas un pierijas. Tas ir cits stāsts. Tātad, low-carb uzturā mēs izņemam no mūsu uzturu produktus, kas satur ļoti daudz ogļhidrātus, lai mūsu vielmaiņa varētu lēnām sākt atgūt savu normālo funkcionalitāti, un mēs varētu lēnāk atgūt labāku veselību. Par kādiem tieši funkcionalitātes mehānismiem es runāju, tā kā nākamajā nedēļā stāstīs Bridžeta Surtija. Viņa ir klīniskā dietoloģija, ar 18 gadu pieredzi, tātad viņa ir arī izgājusi pārējiem šiem kursu materiāliem cauri, apskatījusies. Tā kā mums ir oficiāls, ja mēs tā varam izteikties, medicīnisks štempelis šim kursam, bet viņi runās tieši precīzāk, viņi izstāstīs tos mehānismus nākamajā nedēļā. Tad, kad tu būsi iesācis, tad tu varēsi sēdēt un klausīties, ko viņi stāsta. Es stāstīšu, viņi nerunā latviski, es tā kā to viņas materiālu izrunāšu, bet viņi ir veidojusi. Un tātad viņi izrunās tos mehānismus, bet šajā nedēļā mēs tieši fokusēsimies uz tādu praktisko sagatavošanos. Tātad, kāpēc mēs sākam ar low-carb uzturu? Numur 1, low-carb uzturs nerada pārāk lielu šoku mūsu vielmaiņai, radot vismazāko daudzumu nepatīkamo blakus efektu, pārstājot lietot neadekvāti lielus daudzumus ogļhidrātus. Tā kā radot vismazākās ogļhidrāta paģirs. Jūs sapratīsiet, ne visiem viņas ir, bet daļa no jums sapratīs, par ko es runāju. Tātad low-carb uzturs ir tas pirmais solis virzienā uz tādu zemāku ogļhidrātu uzturu ar vismazākajiem nepatīkamajiem blakus efektiem. Un es gribu vēlreiz atkārtot, tie blakus efekti rodas nevis tāpēc, ka to nodara low-carb uzturs tavam ķermenim, bet tāpēc, ka tava vielmaiņa vienkārši ir vāja, un mēs viņu šādi sākam trenēt. Un low-carb uzturam ir arī vismazākā praktiskā piepūle. Teiksim, low-carb uzturs neietver nekādas ne kaloriju, ne produktu, ne šito uzturvielu daudzumu skaitīšanu. Tev nebūs nepieciešama nekāda maltīša, tur konkrēta regularitāte. Ir viegli low-carb uzturu apvienot ar sociālo dzīves aspektu, un tas ir principā low-carb uzturs ir tāds uzturs, ko ir ļoti, ļoti praktiski vienkārši ievērot ilgtermiņā. Low-carb uzturs arī nodrošinās stabilāku asinscukuru līmeni, mazāks kārdinājums un pirmos ieguvumus gan veselībā, gan uz svariem, gan pašjūtā. Tā kā, lai gan tie vislielākos ieguvumus var sagaidīt uz ketogēno uzturu, bet low-carb uzturs ir parasti pietiek, lai sāktu pirmos rezultātus redzēt. Un pie low-carb uzturu tu joprojām uz šķīvi var likt arī augļus un nav jāsatraucas tur par kaut kādām ogļhidrātu, tokvielu, nobaltumvielu proporcijām. Un kopumā low-carb uzturs ir labs pamats low-carb virtuvē. Šeit to low-carb vārdu izmantojot vairāk kā kategorijas apzīmējumu, bet tātad apgūstot šo uzturu, tas būs lielisks pamats tajā zemā ogļhidrātu uzturu virtuvē, kur pēc tam var salīdzinoši viegli pārveidot par ketogēno uzturu, padarot pārējus keto arī praktiski pēc iespējas vienkāršāk. Tātad šis ir tāda easy mode, tāds vienkāršais līmenis tam zemam ogļhidrātu uzturam, kas gandrīz visiem, tā kā nevis gandrīz, bet visiem ir par spēkam, ja tam tā pieķerās klāt, radot vismazākos kaut kādus izaicinājumus. Un ar low-carb es vienkārši arī ātri gribēju pieminēt to, ka ar low-carb uzturu citiem būs nedaudz par maz, lai redzētu lielas izmaiņas veselībā un uz svariem. Un tādos gadījumos, un ko tas nozīmē tīpaši cilvēkiem, kuri ir gados vecāki, pēc 50, pēc 60, kuriem ir jau tā kā kaut kādas veselības problēmas, tur aptaukojusies aknu, kuriem ir otrā tipa diabēts, kuriem, teiksim, kuri pirms tam ir ievērojuši daudz dažādas diētas. Ar low-carb uzturu mēs tā kā
apstādinām progresiju negatīvajā virzienā, bet citiem ir par maz, lai sāktu to virzīt pareizi, tā kā pozitīvajā virzienā. Un tas nozīmē to, ka tev pirmajā mēnesī tās izmaiņas var nebūt tik lielas, cik tev gribētos, bet tas neko nenozīmē. Tas nenozīmē, ka tu dari kaut ko nepareizi vai ka tev low carb uzturs nestrādā. Es negribu tā kā discourageot, angliski ir tas vārds, ar to es domāju, es negribu tev atņemt drosmi šobrīd, es negribu graut tavu morāli, bet es gribu tev sagatavot. Ja tu zini, ka tev ir tādas nopietnākas veselības problēmas, pirmajā mēnesī tev tas progress bišķiņi var buksēt, tā kā vizuāli viņš var buksēt, tu var neredzēt to progresu, bet tas progress joprojām ir. Un tādos gadījumos ir vēl jau svarīgāk ievērot šo uzturu, lai ļautu tagad ķermenim adaptēties un pielāgoties šīm pārmaiņām. Un tikai tāpēc, ka tu virspusēji uzreiz neredz izmaiņas, ja tu neredz, ka tev tur krītās svars, tas nenozīmē, ka tās nenotiek. Tu pamanīsi tik un tā, ka tev ir labāka enerģija, labāks miegs un subjektīvie rādītāji uzlabosies. Tāpēc, ja tu pirmajā mēnesī neredzi, ka tev tur svars krītās, bet tev parādās labāka enerģija, tā ir zīme, ka tavs ķermenis sāk atlapt no tā, kas viņam ir darīts pirms tam. Un par konkrētākiem, teiksim, ko sagaidīt ar specifiskākām problēmām, arī Bridžeta pastāstīs nākamajā nedēļā. Un tātad galvenais mērķis ar low carb uzturu ir uzsākt šo adaptācijas procesu, pieredzināt sev pie idejas, ka ēdot nedaudz traknāku un ēdot traknāku uzturu un lietojot vairāk sāli, tu redzi savu veselību un pašjūtu uzlabojamies un sāk būvēt kārtīgu praktisko zināšanu pamatu, lai padarītu šo uzturu praktiski pēc iespējas vienkāršāk. Fokusējies uz procesa apgūšanu, nevis uz rezultātu. Un, ja tu tā kārtīgi pieķersies un apgūsi visu to procesu, tad tev tas pats process liksies vienkāršs, un viņš tev liksies daudz vieglāks, un līdz ar to tie rezultāti arī neizpliks, un viņi tiks sasniegti daudz vieglāk. Tā kā šis ir tāds ātrais ievads par low carb uzturu. Nākamajā video mēs parunāsim par to, ko tad sagaidīt, uzsākot low carb uzturu. Un tā īsumā es ātri gribēju atbildēt uz to jautājumu, kas varbūt daudziem no jums jau ir, ko sagaidīt, uzsākot low carb uzturu. Principā tas, cik nozīmīgs uzlabojums tu redzēsi savā veselībā un pašjūtā, ir ļoti atkarīgs no tavas sākotnējā punkta. Jo dziļākā bedrē tu esi, jo vairāk uzlabojums, jo ātrākus uzlabojumus tu redzēsi, un jo lielākus uzlabojumus tu redzēsi. Teiksim, tāda galvenie ieguvumi, kurus tu vari sagaidīt no low carb uztura, ir numur 1 jau samazināt apetīti un kāri pēc saldumiem, stabilāka enerģija, uzlabots garstāvoklis, labāks miegs, uzlabots kognitīvās spējas, atmiņa, koncentrēšanās, uzmanība, uzlabot asinscukura rādītāju, uzlabots asinsspiediens, veselīgāka āda, uzlabot gramošanas darbību, mazāks locītavas sāpes, zaudēts svars un uzlabot asins analīžu rādījumu. Tās ir tādas galvenās lietas, kur pārsvarā visi klienti redz progresu ātrāk vai vēlāk, un tās ir tās lietas, kas ir tavā arī tajā sarakstā, kam tu sako līdzi, kurām tu vari pievērst uzmanību. Protams, ne visām, nevienmēr uzreiz visās šajās frontēs, bet parasti šīs ir tās lietas, kas sāk uzlaboties. Jebkurā gadījumā es iesaku pašā sākumā vairāk fokusēties uz pašu procesu atrisināšanu, jo, ja tu uztaisīsi procesu viegli, tad arī tas rezultāts nāks tev viegls.